Radošā apvienība 2 piedāvā. Labrīt visiem! Čau visiem! Mani sauc Ralfs, un tas ir mans brālis Martins. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk gatavot. Jā, Martin, tu zini, ko mēs šodien gatavosim? Jā, ābolu mafinus. Mēs šodien gatavosim ābolu mafinus. Viņi ir tik garšīgi. Man ļoti garšo ābolu mafini. Bet pirms mēs sākam gatavot, braucam ciemos. Ābolu ražas novākšana šajā ābeļdārzā ilgst vairākus mēnešus, no augusta līdz pirmajām rudens salnām. Un kā vienu no pēdējām te nolasīs vecāko ābelīti, kurai ir jau 60 gadi. Bet viņi ir ļoti, ļoti garšīgi. Viņas arī ļoti, ļoti garšīga sula. Šīs ābelītes ir pavisam mazas, tikai mājās stādītas, tāpēc arī ābolu tajās vēl nav. Jo kociņam vispirms jāizaug pašam, jākļūst spēcīgam un tikai tad tas dos ražu. Un tad pie katras ābelītes pieliekam bambusu, nostiprinām pie drātas. Viņa augsts liela, viņai būs āboli, un tad, kad daudz ābolu, tās ābeles sāk gāzties ārā vējā. Lai tā nenotiktos, tad mēs katru ābeli piesinām pie šādas balsu sistēmas, un tad ābeles negāžās ārā. Pirmo ražu no šiem kociņiem varēs novākt pēc 5 gadiem, bet tepat blakus dārzā, kur aug jau 15-gadīgas ābeles, ražas novākšana arī pilnā sparā. Parādīsiet, lūdzu, kā tos ābolus pareizi lasa. Tad mums ir jāpaņem viena soma. Tā, pieregulēsimies to augstumu, lai tev būtu ērtāk būt tā, lai lasīt tev būtu. Redz, un tad mēs ejam pie tādas smukas ābeles, pieņemsim. Mēs, ko te šitos paņem ar abām rokām šitos ābolīšus, katru no savas puses. Un tā. Super, redz, kā tev tas smukas viens nonāca nost. Jūs varbūt domājat, kurš latvietis tad neprot lasīt ābolus? Taču izrādās, ka to nevar darīt kā pagadās. Ābolim nevis jārauj uz leju, bet jāceļ uz augšu, turklāt nepazaudējot kātiņu. Kātiņu nedrīkst raut ārā no ābola. Bet tajā brīdī, kad tu izrāvi, tagad, kur mums palikās tas ābols, tu izrāvi kātiņu ārā. Šitas ābola kātiņš tev labi nolūž. Bet ja kātiņš izlūst ārā dziļumā, tad tā jau ir brūcība. Tur tas ābols bojāsies. No tās vietas viņš paliks brūns un sāks pūt. Uzcel to somu te augšā. Un tad reku šitien te rau šitās te. Pārau. Un ceļam augšā. Bet šī kaste nav vēl pilna. Šeit šī kastē lasa tos sulas ābolus, redzi, tos tārpainos, redzi, kur tārpiņi ir iekšā. Jā. Redzi, tāds, kāds nesmuks tādu, tur negribēsies pareizi. Labā ražas gadā no vienas ābeles var novākt 60 līdz 80 kg ābolu, bet tas arī nozīmē, ka nākamajā gadā ābele atpūtīsies un saražos daudz mazāk. Tev tāds soma būs līdz ceļiem. Nebūs līdz ceļiem. Nebūs? Gan drīz līdz ceļiem. Tev šitos varēs aizsniegt. Mazo? Jā, visus ābolīšus pēc kārtas jālas taču ir. Ļoti liels. Liels ābols, jā. Tu tiktu Martin tam ābolam te klāt? Nē. Tāpēc arī mums ir palīgi līdzeklis kā trepes, tad viņam netiekam pakaļ pēc āboliem, tad pieliekam trepes klāt. Man jau tagad ir tā soma smaga ļoti. Tagad jau smaga jau? Jā. Tikai cik tu tur āboli? 10 āboli vēl nemaz nav iekšā. Tu arī gribētu pamēģināt izbērt? Jā. Jā? Tad ejam, pamēģināsim to arī izbērs. Ops, tagad tā somas jau. Šeit vispār gandrīz nav āboli. Redzi, kur āboli. Tagad taisam vaļā štripi. Mārtiņš arī būs salasījis ābolus. Koka ārpusē āboli parasti ir sarkanāki un nogatavojas ātrāk. Tas tāpēc, ka saule tiem labāk tiek klāt. Bet āboli, kas paslēpušies zem lapām, var palikt zaļi ļoti ilgi. Redzi, un šis ābols ir ļoti gatavs. Viņš jau pilnīgi dzeltens viss ir. Šis ir vēl zaļš. Ir izpētīts, ka katrs latvietis gadā apēd vidēji 15 kg ābolu. Latvieši vispār iecienījuši ir saldskābus ābolus. Pārsvarā viss šķirnes tādas arī ir viņas saldskābus. Kā tev garšo? Super. Vienas dienas laikā šeit tiek novāktas apmēram 10 tonnas ābolu, un tas ir ļoti daudz. Jo pat vislielākais no visiem Āfrikas ziloņiem
svar tikai 9 tonnas. Un, kad visas kastes ir pilnas, traktors tās ved uz noliktavu. Tik skaisti āboli. Pēc novākšanas āboliem vismaz 2 nedēļas jāpastāv pagrabā, un tikai tad tos var vest uz veikalu. Bet vēl pirms tam visus ābolus rūpīgi pārbauda un sašķiro. Kas te notiek? Tu tagad ābolīts viss te brauc. Tad viņš tur nosvarās tas ābolīts un iet tālāk pie šķirošanas. Un te izlas ārā tos bojātos un ar tārpiņiem, kas ir, un tur galā liek labos ābolus. Tur ir ļoti slikts. Slikts ābols, to tantis ņems ārā. Kad āboli ir sašķiroti, tos liek nostāvēties pagrabā. Tā. Ļoti augsts. Nu, es varu jau paciest, bet augsts. Un no šī pagraba pirmās kastes uz veikalu aizceļos jau pēc 2 nedēļām, bet pēdējās tikai pavasarī. Esam atpakaļ virtuvē. Bet pirms sāksim gatavot mūsu gardos ābolu mafinus, vispirms maza izpēte. Kokosrieksti aug ekvatora tuvumā, valstīs, kur visu gadu ir vasara un bieži līst. Daži vēsturnieki uzskata, ka tie radās laikā, kad pa zemi vēl klejoja dinozauri. Kokosriekstu kokus sauc par palmām, un lielākās no tām var sasniegt pat 5 stāvu mājas augstumu. Bet saknes zem zemes izskatās pēc slotes. Jaunie kokosrieksni no ārpuses ir pavisam gludi, zaļā vai sarkanbrūnā krāsā. Vēlāk tie apaug ar brūnām šķiedrām un pamazām izveidojas arī cietā čaula. Tās iekšpusē ir baltā augļa masa, bet pašā vidū šķidrums. Ražanākie kokosrieksti var svērt pat 2 kilogramus. Un tā kā kokospalmas aug pludmalēs, tad liela daļa augļu pēc nogatavošanās iekrīt ūdenī un ceļo pa visu pasauli. To ēd gan svaigus, gan izmanto kokosriekstu eļļas, sviesta, piena un arī skaidiņu ražošanā. Nu tā, ķeramies pie mūsu gadajiem mafiniem. Es sākšu taisīt drupačus, Martins, tikmēr... Martin, ko tu darīsi? Mizos ābolu. Pareizi, jā, es aizmirsu, ko Martins darīs. Mēs drupačus uzliksim pa virsu mūsu mafiniem. Es vienkārši no sākuma izsijāju 4 ēdamkarotes ar miltiem. Pieliksim 2 ēdamkarotes ar cukuru. Tik smuki birst. Tagad mums vajadzēs 1/4 daļu no teikarotes ar kanēli un tikpat kardemonu. Ābolu cips ir ļoti garsīgi. Smaržo pasakaini. Un pievienojam šķipsniņu sāls. Es apmaisīšu ar pirkstu. Man patīk maisīt ar rokām. Ļoti garīgi. Tagad mums vajadzēs mūsu šeit te putekļu masai, kā es saku, pielikt 2 ēdamkarotes augsta sviesta. Tie ir apmēram 30 grami. Un tagad ar pirkstu galiņiem viņu vienkārši tā kā virpinam un izveidojam tādas kā drupačas šidādas te. Jāpagaršo, kāda ir tā mīka. Salda. Pagaršo. Pārāk miltaina, lai būtu mans tips. Un tagad šito liekam leduskapī. Pārāk garsīgs, lai neēsta. Tagad es sagriezīšu ābolu daļās. Es sagriežu viņu 4 daļās, un tad to āsvēli sagriežu vēl katru uz pusēm, un tad viņu šitā nolieku, un to serdi šitā var izgriezt ārā. Tas ir ātrākais veids, kādu es zinu. Sagriezīsim mazos kubiņos un liksim katliņā. Aizver acis un atver muti. Skotā? Čipsīti. Ja receptē ir rakstīts
viens ābols, tad gatavojot ar Martinu uzreiz jāņem 2 āboli. Ja ir pārāk lieli kubiņi, tad paņemiet sādi, nogrieziet, pagrieziet vēl sādi un ielieciet. Tā, tagad mūsu Varu ābolus... pagarsot kanēli. Jā, jūs zinājāt, ka kanēli taisa no koku mizām? Bet sanāk, ka sādu koku mizas? Jap, re, kur mums āboli. Tagad mēs pievienosim 4. daļu no teikarotes ar kanēli mūsu āboliem. Tad mums vajadzēs vienu ēdamkaroti ar brūno cukuru un vēl vienu ēdamkaroti ar sviestu. Mazliet apmaisīsim. Nē, tā vienmēr ir. Tad kā tik izēdītu. Neceri. Tagad ņemam mūsu ābolus ar piemaisījumu. Ej, Mārtiņš visu apēdis. Labi, vēl pēdējo. Liksim uz plīts, uz mazas uguntiņas. Nespēju pretoties, jo man brūnais cukurs ļoti garso. Redziet, sāk burbuļot. Nu, un tagad kādas 2-3 minūtes uz mazas uguntiņas pavāram. Mūsu āboli ir gatavi. Ieliksim bļodā, lai atdzesējas. Un tagad taisīsim mafinu mīklu. Bļodā iesitīsim 2 solas. Ko? Upsī, nekas. Labi. Varēja vēl stiprāk. Tagad 100 gramus cukura pievienojam. Un tagad šito sakulsim, kamēr būs tāda gaisīga masa. Ko? Wow! Virtuve būs jātīra! Nu, es domāju, ka būs labi. Katrs pagarsosim. Nu, kāda? Salda. Tagad liekam klāt 100 gramus sviesta, izkausēta. Un sakuļam. Tagad es pakulšu. Abi. Ņem. Tagad pievienosim miltus. Mārtiņ, tu nesi ārā. Uz maiņām. Wow, cik smuki! Pievienojam 2 teikarotes ar cepamo pulveri, 3/4 ar kanēli. Tas ir gandrīz karotīte. Tagad pievienosim 4. daļu ar sāli no teikarotes un 100 ml ar skābo krējumu. Un visu samaisam. Izstās pasakaini. Mārtiņš māk runāt varžu valodā. Būs labi? Es gribu Palīgi roka mums iedeva keksu formiņas. Un tagad liksim iekšā. Mēs liekam mīklu. Nu, apmēram kādu 3. daļu, jo, ja pieliks pilnu, viņš uzpūtīsies un viss ies pāri malām. Tagad pa virsu uzliksim mūsu sagatavotos ābolus, kuri jau ir atdzišuši. Un pa virsu uzdrupināsim mūsu drupačas, kuras visu laiku stāvēja leduskapī. Tagad liekam pēc kā cepties uz kādām 20-25 minūtēm, nu, kamēr ir gatavs. Mūsu mafini ir izcepusies. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Un jūsu uzdevums arī. Ņemiet vecākus pie rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo katru nedēļu kādam no jums būs iespēja tikt pie Sāča Trauzes gatavo krūzītes. Tiksimies nākamajā Rāvs gatavo sērijā. Tā. Jāliek cepkā. Ai, vienalga. Nogaršojam. Ļoti garšīgi. Izmēģiniet un sūtat bildes! Es jau to teicu, lai viņi sūta bildes. Laizdam brīvdienās!